Mazliet no vēstures. Propaganda lēticība, gluži kā burvestība, pakļauj cilvēku prātus. Tas ir stāsts arī par tā saucamo Latvijas valsti. Tas ir stāsts par atmoda meliem. Cilvēki, kas 90. gados bija vismaz 11 gadus veci un piedzīvoja Padomju Savienības formālu sabrukšanu, atcerās arī tādu ekstrasensu, Kašpirovski. Un cilvēki tolaik tika mudināti sēdēt pie TV un blenst ekrānā un klausīties, ko šis kurators čukst un mulda. Un daudzi ticēja šai demagoģijai un apvārdošanai. Gluži tāpat arī ar brīvzemes melu ideoloģiju tika apvārdoti cilvēki, bet reālo varu no paša pirmsākuma kontrolēja un turpina kontrolēt čekistu un citu salašņu varu kontingents, kas tēlo Latvijas valsti, kas piesavinājies Latvijas vārdu. Turpinājumā es atgādināšu un pieminēšu pāris cilvēkus, lai gan viņu ir daudz vairāk, kas ir runājuši tiešu valodu šajā jau vairāk kā 35 gadē par to, kas notiek šajā te Latvijas valsti tēlojošajā realitātē. Viens no šiem cilvēkiem ir advokāts, jurists un rakstnieks Andris Grūtups. Andris savā grāmatā Observators atklāja kādas būtiskas vēstures detaļas, kas attiecās uz projektu LV. No 138 augstākās padomes deputātiem, kas 1990. gada 4. maijā nobalsoja par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, apmēram 36 bija VDK slepenie aģenti. Šis arī ir mājiens, kas ir noticis ar šo tā saucamo valsti, kas ir noticis ar tām struktūrām, kas piedalās valsts tēlošanā. Tas ir stāsts par to, kāpēc tiek fabricētas lietas un kāpēc Latvijā pēdiņās ir atļauts apmelot cilvēkus un kāpēc likuma ietvaros, slēpjoties aiz likuma aizsega, ir atļauts kaitēt cilvēkiem, postīt ģimenes un laupīt arī bērnus. Es pieminēšu vēl kādu cilvēku, un šoreiz tā būs Juta Strīķe. Un līdzīgi kā Andri Grūtupu 2014. gadā, tā kādus gadus vēlāk, 2020. gadā, arī Jutu Strīķi visticamākais noslepkavoja režīms, kas piesavinājies Latvijas vārdu. Ko tad Juta tādu sacīja un ko viņa darīja? Daudzi cilvēki šo zina, un vēl vairāk ir tādu, kas šo nezina. Izlasīšu kādu viņas vēstījumu tolaik 2016. gadā. Latvijā ir izveidots čekistu, komunistiskās partijas biedru un oligarhu, uzturēts noziedzīgs mafios tīkls. Tajā ietilps cilvēki no prokuratūras, tiesu sistēmas, politiskajām partijām, ministri, ierēģi, deputāti, lielu banku un valstī nedraudzīgu uzņēmumu vadītāji, masu mēdīju un sociālo aptauju veicēji, medicīna, ceļi, pensijas, izglītība, tavu bērnu nākotne, policistu algas, tiesu sistēma. Tas ir tas, kas tev ir nozagts. Tā ir tava valsts nozagšana. Nozogot valsti, tiek nozagta ne tikai tava nauda, bet arī tava ticība Latvijai. Apkaunojums, bezcerība, netaisnība un dusmas, kuras tu jūti, ir valsts nozadzēju izlolots mērķis un rezultāts. Pats galvenais, nozagta valsts ir viegls mērķis. Valsts nozadzēja bez sirdsapziņas mokām un vilcināšanās pārdos nozagto katram, kurš būs gatavs maksāt. Mūsu lielākais drauds šobrīd nav tikt iekarotiem ar ieročiem. Tavs un mans lielākais apdraudējums ir tikt pārdotiem. Un dīvainā kārtā šajā demokrātiskajā pēdiņās valstī cilvēkas runā tiešu valodu, cits pēc cita aiziet klusiņām. Kā tad tā? Un ņemot vērā vispār zināmo pieredzi, ka cilvēki tiek apklusināti, ir skaidrs, ka šis nav stāsts par to, ka šeit pieminētie cilvēki būtu paši aizgājuši. Un nav noslēpums, ka cilvēki, kas runā tiešu valodu un kas uzdod nērtus jautājumus un meklē patiesību, tādiem parasti tieši paši režīmi palīdz aiziet, palīdz paklusēt
un aiziet uz visiem laikiem. Vai tas ir stāsts par tavu valsti? Nē, šis nav stāsts par Latvijas valsti. Šis ir stāsts par mafiju un genocīda politiku, kas tiek īstenota tieši tāpat kā citās zemēs pasaulē, tā arī mūsu zemē, Latvijā.